No šīs sistēmiskā uzstādījuma, kas bija pirmajā daļā, tagad mēs aiziesim jau pie tādiem praktiskākiem risinājumiem no reālās plānošanas dzīves, ar ko saskaras attīstītāji un ik viens sabiedrības loceklis tieši risinot šos plānošanas jautājumus. Okay, I would like to give floor to John Burrows, as I already introduced you as an architect and very experienced person in the real estate development issues. So the floor is yours. Good afternoon. I'd like to start by thanking the organisers for the invitation to address planning matters on an international perspective. My company, Burrows Little, has worked in over 45 countries around the world, and we have seen varying standards of planning law and its application. So hopefully I can bring a little bit of my experience to the table and help in the general discussion about the planning system evolving in Latvia. I know we're running against the clock a bit, so I think I can get through this a little bit quicker than the time allowed. This one? Sorry? Yeah? Okay. Wherever you go in the world, planning guides the future development and use of land. It's no different in any country. Planning is about where developments should happen, where it should not, and how it interacts with its surroundings. This involves promoting and facilitating development while protecting and enhancing the natural and built environment in which we live, work, and spend our leisure time. Careful attention to layout, design and construction should result in places where people want to be. A properly functioning planning system is essential to achieving its central purpose of increasing sustainable economic growth. The way in which the planning system is structured and operated should be directed towards that purpose. There is a value of forward-looking, visionary, and an ambitious plan that will guide development. And these plans must provide guidance to potential developers and investors, must provide various interests with the opportunity to participate in shaping the future of their nation and their communities. And we must give public authorities a structure within which decisions can be made with confidence. Development plans should lead and guide change. The statutory requirement to keep development plans up to date will ensure that they reflect and respond to emerging pressures and issues. Keeping plans modern and fresh is key to a successful system. Your planning system must play a critical balancing role when competing interests emerge in the consideration of future development. It is essential to recognize that the planning issues, by their very nature, will often bring differing interests into opposition and disagreement, and the resolution of those issues will obviously and sometimes disappoint many parties. A planning system cannot satisfy all interests all of the time. It should, however, enable speedy decision-making in ways which are transparent and demonstrably fair. I believe that the following broad principles should underpin any modernized planning system. The system should be genuinely plan-led, with succinct development plans setting out ambitious long-term visions for their area. They must be kept up to date and provide a practical framework within which decisions on planning applications can be made with a degree of certainty and efficiency. Confidence is of the most important issue in planning. The primary responsibility for the operation of the planning system and services must lie with local and national authorities.
although it is important that private sector interests are considered at all times in the creation of new planning law. Confidence in the planning system needs to be reinforced through the efficient and predictable preparation of plans and handling of applications. Transparency in decision-making and reliable enforcement of the law and planning decisions are absolutely critical. The constraints and requirements that planning imposes should be necessary, proportionate, and fair. The system should operate to engage all interests as early and as fully as possible, to inform decisions and allow issues of contention and controversy to be identified and tackled quickly and smoothly. The system must directly address issues regarding overpopulation, access to amenities, education, commercial and social needs, as well as the environment, transport infrastructure, infrastructure in general, and create a basis for a thriving economic society. A very demanding brief. When I come to looking at international law, planning law, I have 5 major grievances that affect planning law around the world. The first one is uncertainty due to political change. The second is an overemphasis of economic advantage. The third, which is the opposite of the second, is an overemphasis of non-economic issues. And fourth, an atmosphere of bribery and corruption. And fifth and finally, a poor or weakly applied planning system. Looking at the first point, change of governments or local authorities can mean the overturning of approved applications and changing of laws already in place. This causes uncertainty and delays. I cannot emphasize the importance of continuity between changing governments. If a project has been approved under one regime, it must retain its approval status under the next. This constant repealing of statutes and recalling of approvals increases uncertainty and negatively affects the growth of any economy. We were involved in a major town planning development in Jamaica, undertaken during the term of Patterson's People's National Party, Clarendon New Town. Unfortunately, our appointment was made towards the end of Patterson's last term, and the planners were worried about the potential incoming Labour Party under Orette Golding. Even 2 years before the elections, people were concerned about the effects of the change of government. Suddenly, all decision-making went slow, and sure enough, 2 years later, Golding came into power, and his government cancelled many of the public-private partnerships, including this one. A great pity considering the potential economic advantages of this project. Looking at the second point, where some governments place too much importance on economical advantages rather than holding a balanced approach. An example of this was the rapid growth of Dubai. It became a financial race to see who could build faster, bigger, and better. There was no concern for the infrastructure and environment, which struggled from the beginning. Most people say that it was the financial collapse that stopped Dubai. But many of us know that if development hadn't stopped then, the infrastructure of power supply, water, drainage, road networks, etc., would have collapsed within months. My company was involved in a major project for the Dubai International Financial Corporation, where we were asked to upgrade a major part of the Sheikh Zayed Road and DIFC Boulevard. By the time we completed our study, Dubai was already in the grip of a major infrastructure collapse. Something that could have been avoided if planning of the infrastructure had been regarded as important as the economic growth.
or the opposite, place an overbearing importance on the sociological and environmental issues without any regard to a fair business plan. This is the third point on my grievance list. We were invited to join a master planning competition for Velika Plaza, a 13-kilometer beach in Montenegro, for the Ministry of Economic Development and Tourism. We submitted an extremely rational plan combining ecotourism, sustainable development, and a well-balanced business plan. Our scheme was definitely favoured by the ministry, especially the economic side of the ministry, but was overruled by the planning department. Our submission was broken up into 5 sectors. This, what you're looking at the moment, is one of the densest components of the environment of the beach, and then the rest of it was laid over to golf courses and natural environment. However, what you're looking at now is the competition winner. It was submitted. The submission basically took the whole 13, excuse me, the whole 13 kilometers and turned it over to a nature reserve. Since then, there's been no offers of private funding and no redevelopment. This is just showing that if we are not considering the economic side of these developments, we will not have the progress that these government ministries are looking for. In Baku, it highlights my fourth point, a difficult subject to discuss, but bribery and corruption in many parts of the world are still prevalent, rendering many planning systems completely irrelevant. In Baku, we were witness to planning legislation being completely ignored because the land under the development fell under the president's ownership. Actually, as we all know, everything in Azerbaijan belongs to the president or the president's wife. Originally, when we received the planning guide, thank you. That's fine. Oh, thank you. I'll leave it there. Originally, when we received the planning guide, this site was shown to be extremely low density and zoned primarily for residential development. Very quickly, we were advised that the scheme was to be mixed use and have maximum commercial space possible. Practically, every planning or zoning guide was to be ignored, and when we met the planners, they did not once point us to the original town plan. The development is currently under construction, and the town plan has been changed. My fifth grievance is badly drawn up or weak planning systems which allow for developers to take advantage of loopholes. For instance, Athens for many years had an unofficial system of transfer of building density. In other words, if you own 2 properties, one in central Athens and the other one on the outskirts, you were able to transfer the density rights from the cheaper property on the outskirts to your more valuable property in the center of Athens, resulting in extreme densities in parts of the town center. Another trick was to construct temporary structures, extensions to commercial properties, which would then later be filed as permanent on the title deeds. These became known as the famous temporary permanent buildings of Athens. As you probably know, this rendered the restrictions on central Athens property to be ignored everywhere. There are some other examples, which I'll run through quite quickly. Other examples include an exclusive project on the outskirts of Budapest, originally proposed by 2 councils, Budapest and Bia. The Bank of Austria invested a huge amount of pre-development money into this mutually beneficial project. And due to a change of politics in Bia 1 year later, the municipality planners withdrew their support from the project, and Austria Bank stopped all investment and withdrew.
yet again creating uncertainty due to change of government or local authority. Our experience in China showed us that it's not what you know, but who you know. Our Shanghai client was the cousin of the mayor of Luohe, a city in the Anhui province, some 900 kilometers from Shanghai. Again, the original densities for the site could not have made it profitable for any development. But our client managed to get zonings, densities, and environmental conditions changed to allow him to build 24 residential towers currently under construction. And the last example is from the UK. A major new destination leisure and theme park was planned on the outskirts of a town in the north, Rotherham. In this case, it was the developers who led the local authority astray. The developers claimed to have financial backing from almost every international operator and cinema and film studio, and promised the council that the development would be complete within 5 years. In the end, the council was forced to end the joint venture due to lack of finance and lack of progress on the project, and the whole project was re-tendered from scratch. A wasted 5 years. I have two case studies which I'd like to have a quick look at before we end. They're both Riga projects, and neither of them have been realized. The first one was a mixed-use development at Drelini. In this case, there was one major issue. The original feasibility and business plan was based on verbal information received from research companies following discussion with the city planners. Although the area was zoned part mixed use and part residential, the client was informed that the council had agreed, in inverted commas, that rezoning would be permitted to allow for commercial and retail use across the site as part of a mixed-use development, instead of having site-specific areas for the residential. All of the pre-development costs, including the land purchase, was based on this information. We, as the designers, were supplied with clear design guidelines and developed a high-density mixed-use scheme, with retail concentrated along the main road, as one might expect. Following concept work and preliminary marketing, further discussions were held with the local authority, and all knowledge of the earlier discussions was denied. There were no meeting notes and no confirmations. Change of use did not happen, and the current detailed plan now looks like this. The pink is the mixed use, the light brown is the residential. In other words, where we had all our retail located, it was all to be residential. It is important that any changes to a town plan are documented, because even if you think that you have the approval of the planner that you're working with, you have change of personnel, etc., and unless you actually have written affidavits to say that something has been changed, you are not in a position to make those assumptions. The second scheme was a competition for the Measure Parks district on the edge of Riga. My comment here is only about the densities defined by the planning department. When I drove around Measure Parks the first time, I was overcome by the woodlands and the beauty of the area. The very low density was the main attraction of the area. Yet 600 meters away, planning code proposed commercial buildings of over 25 stories. Yes, there was a gradual increase from 4 stories to 25 across the 600-meter long stretch, and there was a requirement for a green space, but it just didn't sit comfortably with us. It seemed to me that in this case, the basic town plan and its zonings and densities did not connect with the existing environment. I make this as a purely personal opinion and an architect's opinion, but it is a case where sometimes some planning regulations and legislation do need to be questioned. In conclusion, the successful operation of any planning system
will only be achieved if all of those involved, applicants, planning authorities, agencies, and other statutory consultees, communities, representative organizations, public bodies, the government, and the general public commit themselves to engaging as constructively as possible in development planning and development management. This is so that the planning system contributes effectively to an increasing sustainable economic growth. Partnership working and dialogue with the private sector is an important contributor to the delivery of business, development and conservation opportunities. Looking at Latvia and my work in this country in the past, I believe that the basic system is extremely sound, but my biggest concern is that of certainty. The planning law document of 2011, for my purposes, has too many references to the possibilities that approvals may be revoked or overturned. I presume that this refers to the possible change in legislation by different governments. I believe that it is important that incoming authorities are resolved to accept decisions made by previous regimes in order to avoid the uncertainty and lack of progress in the years leading up to any election. I also see that and have looked at proposals for the updated plans which are due to be published this year and next, and I believe it will be interesting to repeat this discussion in 2015 with the revised plans that are coming through in the next 2 years. Thank you very much. And if there are any questions and we have some time, I'll be happy to discuss. Thank you very much. Okay, thank you very much for the presentation. And I would ask the audience also to raise the questions. And prior anyone raised the hand, I'd like to ask a question in regard to the continuity, what you mentioned as one of the most important factors for successful way for the future development and so on of the plans. Well, now we know that all the municipalities have their plans already approved. Today we are talking about changing system and adjusting the existing plans to the new situation. How can we talk about this continuity? And won't there be any more disappointments from those developers who own the land with those 25 floor limits and so on? So how is it solved in other cases? Well, if you don't mind, I'll refer back to the British system, where no matter what changes are made in legislation, if you have an approval under a previous legislation, that approval remains in place. You even have deadlines where you're told that if you get your plans in before April 2013, you will be considered under the previous legislation. So you're given a timescale that the architects, the planners, the developers, the investors who are putting their money in are aiming at a specific point. If you go over that date and make your submission after that date, you're into the new legislation, and that's your problem. Now, that's a system in Britain. I don't see it in many other countries. The problem with trying to backtrack or revert to or create new systems on something that's already approved, I think is going to meet with a lot of opposition from especially investors who will have, in some cases, like Drailini, spent a lot of money in pre-development costs based on discussions which I agree perhaps shouldn't have been held. But the thing is, I believe you have to have a cut-off point between one set of legislation and the next. And another one question in regard to the introduction of such a planning system in an environment where we see depopulated country and shrinking cities. Have you had any experience, and can you give any advice on such a particular situation when we are adjusting our planning system and we really see this strange situation with depopulation and shrinking cities? You're saying that your populations are moving out of the cities? Not only, depopulating in the entire country and in the bigger cities as well. Yeah. Even in Riga, the population number is decreasing. It has been decreasing for the last 20 years.
And only in the closest villages around Riga it has been a little bit increasing, but not much. I think Riga has a specific problem in my mind, in that it's got a lot of natural features restricting outward movement, outward expansion. You've got the sea and the water on the one side. You've got a very, very large river in between, in the middle. And you've got some areas of natural beauty which are going to restrict the natural outward development of any city. If I look at cities like Frankfurt in Germany, they were able, in their situation, to just expand in 360 degrees and therefore build in new satellite villages which connected with the main towns. I think that's one of the inherent problems for Riga. But the idea of depopulating cities and increasing population in the countryside, I have to say it's pretty much a unique problem here in Latvia. We've seen some attempts in places like Montenegro and Georgia, and also in Turkey. Turkey especially because of the overpopulation in Istanbul and the repopulation of people moving into places like Ankara, Izmir and Izmit. Even to the extent that now the east of Turkey, which has always been considered very much the hinterland, the Turkish government and the planners are looking now to create new towns and villages out in the east of Turkey. So it has to be considered. But as I say, I think in Riga you've got a unique situation where you are constricted by a lot of natural and environmental issues. Thank you. Varbūt tomēr jautājums kāds no auditorijas? Jā, lūdzu, Helēna. May I ask you to comment on timing issues for a developer who have plans which actually doesn't fit to current development plan? If he comes up with a proposal to the, let's say, municipality to develop something which currently doesn't fit in a plan, the procedure requires, we call it a local plan. Mm-hmm. We can change the zoning. It takes 1.5 to 2 years. And then after that, the developer is required to make a detailed planning of the area, which takes another 1.5 to 2 years. And then he's welcome with his project. You know, how do you see how it competes with other countries like us? Thank you. Thank you. I mean, to me that process does sound a little bit tedious. Normally, what we have I'm comparing now to Western European countries, the standard ones, although there hasn't been much development in Spain, but if I use Spain as an example, you go in for a variation on the plan, and that is submitted as part of your plan. It is, in Spain it's turned down, it is not approved, but you're given then an opportunity to appeal, and you then have to provide what we call impact studies, which I know you have in this country as well, impact assessment studies. And if your own private planners, your appointed consultants, can prove to the government, to the planning, to the ministry, that there is no impact on the overall system or the overall town or local plan, that will be approved and documented as an exception, and then you can then go ahead with it straight after that appeal, and then the town plan is then changed to record the exceptions that have been included in your plan. So a process like that in somewhere like Spain, and certainly in Britain, would take you probably 8 to 10 weeks for the first submission, and then about 3 months for the appeal process, because of the time it takes to get the impact studies together. It can be longer
if some of your impact studies relate to seasons, for instance, footfall traffic, we had a situation where we were working for Arsenal Football Club in London when they were moving their stadium. And we had to do footfall counts. And obviously we could have done it in the summer when there were no spectators. But we had to wait until the winter months and do it all the way through the whole football season. Not just one match, but every match, and average it out. So that did take then another 7 months. But that was an extreme situation. But then after you've got your appeal and it's been voted and it's been accepted by the planning department, and then ultimately in our country, in Britain, we have the council, local authority. It's not the planners who make the approval, it's the ministers or the councillors. You can get, so a standard issue would be 10 weeks, which is 2.5 months, plus 3 months. You would have a decision within 6 months. Pēdējais jautājums, Helēna. Helena Gultman, landscape architect. Thank you very much for a very interesting presentation. It made me think. You named certainty, confidence, predictability, fair, the attributes of planning. We know that these characteristics are the attributes of rational planning model of Western world. Western, not Europe, but Western world. Then you mentioned example in Azerbaijan. Yes. You named this example as illustration of high level of corruption. I would make comment on the word corruption in this environment. Can we name it corruption if the system is way of life in centuries in this environment? And my question is, would you imagine different instruments, different from our Russian planning model instruments, which could work in this situation in Azerbaijan? Could you use a different instrument for achieving the shared result and environmentally good result in our understanding? Thank you. Thank you. I agree with you totally. I think it is an inherent problem in the country and in many other countries. We have also worked for 5 to 6 years, in Egypt, in the old Egypt. And we haven't been there since the 25th of January, 2011, 12. 2011. And when we worked in Egypt, we knew that because our clients were strong companies linked to the government, linked to the family, really, that we more or less had no problems. And it became difficult for us in certain instances where we, as the consultants, were saying we don't agree with what you're doing. And they were saying, well, you either put it on paper or we get somebody else. And it was the same in Azerbaijan. Well, in Azerbaijan, I promise you, we didn't even suggest we'd do something else. We were a little bit more afraid there. So I can't say, I say this rather ashamedly, because one should have principles and decide where you work. But in those circumstances, we were quite shocked by the manipulation of the law by the lawmakers, because ultimately your law comes from the president down, and yet he was the one breaking the rules, and his family in Egypt was breaking the rules. So you try and make the best you can using the system that we are all used to. And it is shocking when you go around the world. I mean, I could probably mention other countries, but it's part of the discussion I don't really like. Es atvainojos, vajadzētu tā kā turpināt.
Probably we could continue these discussions maybe later at the panel session as well. So now we will just carry on with other presentations. Thank you. Thank you. Nākamā prezentācija mums ir no Ilzes Eigars puses tieši saistībā ar lokālu plānojumiem kā gana jaunu instrumentu, kuram ir ļoti liela nozīme, kā kādreiz varēja teritorijas plānojumu mainīt ar diezgan izmaiņas patiski zonējumā, tad tagad to var izdarīt ar lokālu plānojumu. Aicināšu Ilzi Eigaru no ministrijas prezentēt šos risinājumus. Paldies. Jāsaka tā, ka šodien mēs vairāk runājam par tādām lietām, kas īsti vēl 100% nav iedzīvinājusies dzīvē, jo arī lokāli plānojums, tas faktiski ir jauns termins mūsu ikdienas leksikā, un līdz ar to mums ir jāuzdod jautājums, kas tas vispār tāds ir. Lokāli plānojums kā jēdziens tātad pirmo reizi parādās mūsu likumdošanā, stājoties spēkā teritorijas attīstības plānošanas likumam 11. gada beigās. Būtībā savā prezentācijā es vairāk uzdošu, aizskrēju bišķi pa tālu, uzdošu vairāk jautājumus un mēģinot ieskicēt atbildes uz šiem te jautājumiem. Līdz ar to savā ziņā rosinot arī jūs domāt līdzi, kāda būtu pareizā atbilde uz konkrēto jautājumu. Tātad lokāli plānojums, kas tas tāds ir? Vārnīcā skatoties tulkojumu, tātad lokāls, vietējs. Protams, ir arī dzirdēti citi tulkojumi, kas nozīmē lietvārdu, nevis konkrētu apzīmējumu vietu. Administratīvās teritorijas daļas plānojums, daļa. Jautājums, kas atkal ir daļa? Ja ir lielākā puse un mazākā puse, kā parasti. Tātad likums jau skaidri un gaiši nosaka, lokāli plānojumi izstrādā pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai. Šeit īsti nebūtu korekti vārdu daļa apzīmēt ar vienu zemes īpašumu, tāpēc arī šis dusmīgais smaidiņš ir tāds, ka īsti korekti tas nebūtu, ja mēs lokāli plānojumu attiecinātu uz vienu zemes vienību, uz vienu zemes gabalu. Piemēri lokāli plānojumam reāli tālu nav jāmeklē. Nevajag jau ārzemju literatūru un ārzemju piemēros skatīties. Tepat Rīgā arī ir. Protams, tajā laikā, kad šie dokumenti sāka savu izstrādes procesu, likumdošana lokāli plānojumu izstrādi neparedzēja, un viņi saucās arī kā detālu plānojumu. Tas ir gan Meža parka detālu plānojums, gan Torņkalna detālu plānojums, arī Andrejsalas detālu plānojumu. Jāsaka tā, ka pēdējā laikā tieši saistībā ar šo vārdiņu daļai izskanēja jautājumi gan no plānotājiem, gan no attīstītājiem. Arī sabiedrības pārstāvi ir uzdevuši to jautājumu par šo te vienu zemes vienību. Un pašā sākumā, tad, kad mums gāja teritorijas plānošanas sistēma šī koncepcija, mūsu mērķis un ideja par lokālu plānojumu bija tāda, ka to vairāk vai mazāk izstrādā lauku teritorijai, un konkrēti tajā brīdī, kad strādāts tiek lielais teritorijas plānojums, uz to brīdi nav attīstības idejas. Pēc kāda laika nāk ierosinātājs, nāk attīstītājs jau ar konkrētu ideju, kā šai teritorijai attīstīties, un šajā te lauku teritorijā tad ar lokālu plānojumu tiek iesēdināta attiecīgā izmantošana. Jāņem vērā, ka likums arī paredz to, ka lokālu plānojumu var finansēt šis ierosinātājs, privāta persona. Un pašvaldība var būt arī kā līdzfinansētājs šajā te procesā. Te gan ir jāņem vērā to, ka pašvaldība likums nosaka, ka pašvaldībām ar saviem finanšu resursiem jārīkojās racionāli un liederīgi, un pie tam vēl viņu tēriņus kontrolē valsts kontroli. Tātad, kādos gadījumos un tad, kur ir noteikts tas, kas ir lokāli plānojums un kas reglamentē to, kādā veidā viņi izstrādājumi. Kā jau es teicu, tas ir teritorijas attīstības plānošanas likums.
un no tā izrotošie ministra kabineta noteikumi. Šeit es esmu norādījis tikai 2 numurus. Tie ir vieni noteikumi, procedūra, kā to izstrādāt, un otri ir salīdzinoši jaunie noteikumi, tie ir vispārējie teritorijas izmantošanas, plānošanas un apbūves noteikumi, numur 240. Teritorijas plānošanas likums skaidro, ka lokāla plānojums ir ilgtermiņa dokuments. Ilgtermiņš tas ir līdz 25 gadiem. Protams, teritorijas plānojums, kas aptver visu administratīvo teritoriju, mūsu uzstādījums ar jauno likumu, ar jauno normatīvo regulējumu vērsts uz to, lai tas būtu vispārīgāks. Un tas nozīmē, ka izstrādājot lokālu plānojumu konkrētai daļai, mēs jau citā mērogā, citā detalizācijas pakāpē risinām konkrētos jautājumus. Kad mēs izstrādājam? Pēc nepieciešamības. Tas nav, kā saka, obligātais dokuments, ir saņemts priekšlikums, mēs viņu izvērtējam un pieņemam attiecīgu lēmumu. Šis lokāla plānojums tātad tiek izstrādāts, lai risinātu konkrētu uzdevumu, lai detalizētu teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu, un arī, lai izmainītu. Šeit gan ir jāatcerās, ka pastāv viens kritērijs, viens rāmis, ko uzliek arī pats likums. Tā tad ir jāņem vērā, lai būtu spēkā esoša attīstības stratēģija un lai šis priekšlikums nebūtu pretrunā stratēģijai. Tātad lokāli plānojums var izmainīt gan pašu izmantošanu, gan arī tās aprobežojums. Teritorijas plānojums, kas nosaka tātad vispārīgākas prasības uz visu teritoriju, detalizējot tālāk tās lokāli plānojumā, jautājums paceļās, vai ir vajadzīgs detāla plānojums, vai pat taisno, kā saka, var uzreiz būvēt. Ir dažādas situācijas, kad, teiksim, no jau teritorijas plānojuma nosacījumi ir pietiekoši, ne normatīvais regulējums, ne pats teritorijas plānojums neuzliek prasību izstrādāt detālu plānojumu. Tātad tajā gadījumā mēs varam veikt būvniecību jau, kā saka, pat taisno. Vai arī izstrādājot pēc lokāla plānojuma, pēc teritorijas plānojuma izstrādājot detālu plānojumus kopā ar būvu projektu. Tad, kā redzams, ir dažādi gadījumi, dažādas situācijas. Un visas konkrēti nosaukt, tas ir jāņem vērā, skatoties, kas un kā ir attiecīgās pašvaldības plānojumā noteiktās prasības. Tāda, kā jau es minēju, pašos pirmsākumos tā ideja bija tāda, ka lauku teritorijā nav mums šobrīd attīstības idejas. Pēc kāda laika nāk attīstītājs, investors ar savu priekšlikumu, un mēs konkrētajā teritorijā, tātad izstrādājot lokālu plānojumu, iesēdinam jau konkrētu funkcionālo zonējumu, konkrētās izmantošanas un tās aprobežojumus. Jāsaka, ka lokāla plānojums tātad ieguļ teritorijas plānojumā, un tajā brīdī, kad ir kāds priekšlikums vai uzdot tiek jautājums, lai pieņemtu pašvaldību lēmumu, viņa vadās no tā, kas ir lokāla plānojumā. Nevis vienu, otru dokumentu un tad pieņem lēmumu. Lokāla plānojums ieguļ teritorijas plānojumā. Tātad vēlreiz gribēju atgādināt to, ka ja mēs mainām ar lokālu plānojumu izmantošanu, ir jābūt šim te kritērijam administratīvajā teritorijā jābūt ilgspējīgās attīstības stratēģijai, jo, diemžēl, pēdējā laikā tas ir tāds diezgan top jautājums, vai mēs varam grozīt teritorijas plānojumu, izstrādājot lokālu plānojumu. Protams, tāpat kā teritorijas plānumā, arī lokālu plānojumu izstrādā komanda. Komanda, kurā no vienas puses ir pašvaldība, no otras puses ir ierosinātājs, izstrādātājs, un pāri tam arī ir sabiedrība un ir institūcijas, kas sniedz savus nosacījumus un atzinumus par izstrādāto dokumentu.
Izstrādes kārtība lokāli plānojumam ir tāda pati kā teritorijas plānojumam. Tātad paskaidrojuma raksts, kurā paskaidrojam, kāpēc mums ir vajadzīgs šis te dokuments, kāds ir tā risinājums, un saistošās daļas, tātad apbūves noteikumi un teritorijas un grafiskā daļa, kurā tātad jau detalizētā līmenī mēs parādām konkrēto izmantošanu. Tātad kādā veidā mēs izstrādājam lokālu plānojumu? Pieņemam lēmumu, darba uzdevumu, apstiprinām darba izstrādes vadītāju, un tad, kad jau ir sagatavota pirmā redakcija, tieši tāpat kā teritorijas plānojumu nododam sabiedriskajai apspriešanai. Tagad jāsaka, mēs arī ar grozījumiem, kas šobrīd ir procesā teritorijas attīstības plānošanas likumā, ienesam jēdzienas publiskā apspriešana. Ja? Lai nejauktu arī, kā agrāk būvniecības likumdošanā bija publiskā būves apspriešana un mums bija sabiedriskā. Turpmāk visur būtu, kā saka, vienota būs šī te publiskā apspriešana. Pēc publiskās apspriešanas izvērtējot rezultātus, te noteikti pacelsies arī tas jautājums, kad kā saskaņot šos te viedokļus, kā jau iepriekšējais runātājs teica, ka saskaņot visu nekad nav iespējams, jo vienmēr atradīsies tāds, kuram būs savādāks viedoklis. Izvērtējam institūciju atzinumos sniegto un attiecīgi pieņemam lēmumu, vai nu apstiprināt šo redakciju kā galīgo redakciju, vai pieņemt lēmumu pilnveidot, veicot attiecīgi nepieciešamos precizējumus. Ja tiek pieņemts lēmums pilnveidot pēc šīs te darbības veikšanas, tātad tiek atkārtoti izsludināta publiskā apspriešana, un sabiedrībai atkal tiek dota iespēja izteikt savu viedokli, sniedzot gan rakstiskus priekšlikumus, gan piedaloties šajos te publiskās apspriešanas pasākumos, sabiedriskās sanāksmēs. Ja tā tad tiek apstiprināta kā galīgā redakcija, tādā gadījumā mēs iepazīstinām sabiedrību, ka šī ir šī galīgā redakcija, un pēc 3 nedēļām mēs varam pieņemt pašvaldības saistošos noteikumus. Jāsaka, ar to tas viss stāsts nebeidzās. Tāpatās kā teritorijas plānojumam, likums paredz apstrīdēšanas kārtību. Šobrīd vēl nevienu lokālu plānojumu neesam saņēmuši, un sūdzību par apstiprinātu lokālu plānojumu arī neesam saņēmuši. Līdz ar to mēs esam arī tādā, kā saka, ceļa sākumā un nezinām, kādā veidā šis dokuments tiks apstrīdēts. Tātad, ja ir saistošie noteikumi 2 mēnešu laikā, jebkurš, kuram ir sāpe, var to izteikt, sniedzot iesniegumu ministram, kurš savukārt izvērtēs, vai šajā iesniegumā minētais tiešām ir pretruna ar kādu normatīvu aktu šim lokālu plānojumam, vai arī, teiksim, tās ir emocionāla līmeņa iesniegums. Ja tas būs tiešām tāds emocionālais iesniegums, uz to tiek dota rakstiska atbilde, un pašvaldība tiek informēta, ka šis lokālu plānojums ir piemērojams. Stājas spēkā, viņš stājas spēkā nākošā dienā, tātad aiz publikācijas Latvijas vēstnesī. Bet tajās 2 mēnešos, kamēr notiek šī te iesniegumu, jeb sūdzību iesniegšana, ir piemērojams vecais regulējums, respektīvi uz to brīdi darbojās teritorijas plānojuma regulējums. Un ja gadījumi pēc tiešām konstatēts tiek, kad saistošie noteikumi ir pretrunā normatīvajiem aktiem, ministrs tātad aptur šo saistošo noteikumu darbību, izdodot rīkojumu. Jāsaka, lokālu plānojumu īstenošanu, tātad visas tās darbības laikā nodrošina pati pašvaldība. Un tātad šobrīd mēs esam tādā sākuma uz starta līnijas, kādā veidā tātad šim te lokāli plānojamam fiziski
izskatīties fiziski, tikt izstrādātam, un varbūt, ka jums ir kādi konkrēti priekšlikumi, varbūt, jo te izskanēja arī tāds domas, ka īsti tas normatīvais regulējums īsti, nav tāds, kā esam gaidījuši. Varbūt, kad ir kādi priekšlikumi, kādā veidā to uzlabot. Līdz ar to, gaidu jūsu idejas, priekšlikumus, jautājumus un komentārus. Paldies! Paldies! Un par šo tēmu noteikti ir jautājumi, es pieņemu auditorijai. Tad pirms jautājumi tiek uzdot... Zane. Pa telefonu, bet es vēlreiz pajautāšu. Tad, ja šī te iecer, uz kuras pamata ir paredzēta lokāla plānojuma izstrāde, nekādā veidā nesaistās vai nav atrunāta vai nav pieminēta šī te stratēģijā, vai tad ir pamats izstrādāt lokālu plānojumu un grozīt šo te teritorijas plānojumu? Pieļauju, ka tā ideja nav izstrādāt lokālu plānojumu kā grozījumu, bet ja viņš ir mainīt, viņš izstrādā teritorijas plānojumu grozījumus. Ja konkrētai teritorijai izstrādā lokālu plānojumu, tad tiešām jāatbilst stratēģijai, un vispār viņai ir jābūt. Jo, bieži vien uzdod jautājumu, vai mēs varam, jums ir stratēģija? Nē, mums ir izstrādes procesā vēl. Skaidrs, tad, ja stratēģijas ir, bet šī te iecer nesaprast ar stratēģijas, kā stratēģijā rakstīto, tad ir jātaisa plānojuma grozījumi, nevis lokāla plānojums, ja? Jā, jautājums roka beigās vidū, jā. Šobrīd nav juridiskā. Pirmām kārtām komentēt, ja nesaskana ar stratēģiju, tad jums arī teritorijas plānojuma grozījumi nevar nesaskanēt ar stratēģiju. Tā ir. Līdz ar to, ja jums ideja ir vispār pretrunā ar izstrādāto pašvaldības stratēģiju, viņa nevar būt realizējama. Jautājums, kad stratēģija ir izstrādāta? Mikrofonu vajag izmantot. Jā. Pašu Rail Baltica projektu. Ja viņš nav atrunāts konkrētās pašvaldības stratēģijā un nav arī teritorijas plānojumā, tad ko darīt? Nē, nav pieminēts kāds perspektīvais projekts, vispār kā tāda darbība, kā iespējama. Tas ir nacionālais projekts. Margarita, paņem. Nē, ir stratēģijas, kurās ir atrunāts par attīstības iespēju un par kā transportu. Viena no attīstības lietām ir Rail Baltica, bet ir virkne stratēģija, kurās nav tāds iekšā. Rail Baltica. Jā. Es tagad nevaru diemžēl uzreiz uzskaitīt. Rail Baltica ir vispār nacionāla līmeņa, augstākā līmeņa projekts, nevis pašvaldības līmeņa projekts. Līdz ar to nevar salīdzināt un attiecināt uz pašvaldību, jo tas jau īstenībā Rail Balticam tieši tā, kā Ingūna pieminēja, viņam vajadzētu noteikt arī nacionāla nozīmes objekta statusu. Un līdz ar to tas nebūs svarīgi, vai tas būs pieminēts kādas pašvaldības stratēģijā. Bet šobrīd jau viņš nav kā nacionāls nozīmes objekts. Bet pēc savas būtības atbilst, saprotiet, tas ir tā laika tad jautājums. Precīzi atbilst sniegs satiksmes ministrija. Un tad bija jautājums, Līnai, laikam. Labdien, Līna Dmitrieva, reģionālajie projekti. Man ir jautājums par lokālu plānojumu sasaist ar detālu plānojumu. Kā jau Šīna kungs minēja, tā varētu būt viena no problēmām, jo, teiksim, ja ar lokālu plānojumu vēlās mainīt zonējumu, tad tam jau ir kaut kāds reāls iemesls, un tas iemesls pēc tam rezultējās arī detālu plānojumā. Bet pašlaik ar lokālu plānojumu, piemēram, nevar sadalīt zemi, var noteikt sarkanās līnijas. Vai ir domāts likumdošanā kaut ko mainīt, grozīt, lai savienot šos dokumentus abus divus, lai viņiem nebūtu šis gads plus gads vai pusotrs gads? Paldies. Kā saka, idejas dažādas virmo gaisā, bet šobrīd iznāk tā, ka detālu plānojums jau ir konkrētas idejas, konkrētas attīstības ieceres īstenošanai. Lokālu plānojums tas jau ir vairāk kā uz visu teritoriju detalizētāks, kā teritorijas plānojums nosaka vispārīgākai teritorijai. Var jau būt arī situācija tāda, kad lokāli plānojumi, pieņemsim, izstrādā kādam ciemam, detāli plānojums aiziet vienam konkrētam nekustamam īpašumam.
Jā, līdz ar to iznāk tā. Protams, ja ir kādi priekšlikumi konkrētam regulējumam, lūdzu, Līna. Un jautājums, kungam, jums bija, jā. Vai man ir ļoti daudz priekšlikumu un ieteikumu, bet vai jūs piedalīsieties un paliksiet diskusijā līdz arī, kas būs? Nu, tad parunāsim tad vēl. Paldies! Jā, šis bija ļoti labs noslēgums šai prezentācijai, es domāju. Paldies, Ilzei. Lai varētu runāt. Jā. Un tagad es došu vārdu Mārai Kalvānei, kas ir uzņēmumā Metrum teritorijas plānojuma projektu vadītāji ar lielu pieredzi tiešām strādājot gan attīstītāju projektiem, gan arī pašvaldībā strādājot, tā kā redzot šo bildi no visām pusēm. Un tad Māras prezentācija arī tieši būs saistīta ar to izvērtējumu, cik tālu plānošanas dokumentu un šis regulējums palīdz varbūt mums attīstīt konkrētus jau attīstības projektus. Vārds Mārai. Sākšu tūlīt runāt, jo zinu, ka tuvojas pusdienas laiks un visi gaida tās gardās pusdienas, ko Metrums ir apmaksājis. Tā kā iesim ātri uz priekšu. Daļa jau ir pateikuši iepriekšējie runātāji, un tāpēc es varu runāt ātrāk. Bet, protams, mana sadaļa vairāk faktiski orientēta uz attīstītājiem, kā mēs sakam, zemes īpašniekiem, mazāk varbūt uz pašvaldībām, kas šo procesu vairāk vai mazāk zina no galvas. Protams, jebkuram attīstītājiem jāņem vērā, ka faktiski viss šis lērums ar papīriem, kā līdz šim papīriem vai vēlāk elektroniskiem dokumentiem, ir faktiski jāņem vērā. Un, kā jau izrietēja no jautājumiem, nevaram mēs nelasīt stratēģiju, pirms ķeramies pie jebkura cita plānošanas dokumenta, jo viņi visi ir ļoti, ļoti savā starpā saistīti. Šie ir tādi kā pamatojumi, kā viņi saistīti. Varbūt nelasīšu, kas likumus zina, tie jau to ir izlasījuši. Tātad šī saistība starp šiem plānošanas dokumentiem jau ir pateikta normatīvajos aktos. Tas, ko redz attīstītājs, ir tiešām šis te pat repīt uz leju. Ja viņam ir ideja un pašvaldība vēl neko nav izplānojusi, tad mēs varam skaitīt gads plus gads plus gads plus gads, kamēr viņš tiek līdz projekta realizācijai, varam saskaitīt, cik tur ir rindiņas, cik tur būs tie gadi. Ja? Nezinu, vai kāds attīstītājs ar savu investīciju vēlēsies nākt Latvijā, ja mēs viņam pasniegsim šādu laika grafiku. Vienkārši laika grafiks laikam ir tas, ar ko mēs vienmēr sākam, sākot diskusiju par plānošanu ar jebkuru attīstītāju. Tas ir tas, par ko varbūt mums visiem kopā ir stipri jāsāk domāt, jo jau tās krāsas pa plauktiņiem pēc plānojumos būsim salikuši, un tāpēc arī es nolēmu, ka šodien ir jārunā par šo procesu. Protams, ir šie galvenie principi, bez kuriem nevar, bet kas arī ietekmē šo procesu. Un varbūt arī, kāpēc šis process ir vajadzīgs. Kāpēc ir šis nepārtraukti, jo, protams, arī dabā viss nepārtraukti attīstās, mainās gadalaiks pēc gadalaika. Tāpat arī mums tie teritoriju plānojumi mainās viens pēc otra. Bez sabiedrības, laikam visi beidzot ir sapratuši, ka nevar tā tos plānus zem galda ātri sazīmēt, aiznest uz pašvaldību, apstiprināt un sākt būvēt. Un tad visi kaimiņi ir klāt. Ne? Un tad tik jautrība sākās. Tā mums ir būvatļauja apturēšanas, un tā naudiņa birst no kabatas ārā straujāk nekā varbūt tas sākumā ir domāts. Un tās vienlīdzīgās iespējas, tas arī tas, kad laikam par šiem 20 gadiem esam sapratuši, ka tas. Ja pirms 20 gadiem zemes reformas likumdošana gāja pa priekšu visam un zemes īpašnieki bija kungi un karaļi, tad šobrīd laikam tā kā esam iemācījušies, ka jāciena arī citu viedoklis. Protams, tas galvenais jautājums ir laiks. Jautājums, kā mēs to laiku izmantojam, cik liederīgi. Jo, mans viedoklis, ka tas process nav tas sliktākais, vienkārši cik mēs liederīgi un labi izdomājam, izplānojam. Un tas arī šī procesa plānošana ir noteikti gan pašvaldības, gan izstrādātāja, gan attīstītāja rokās.
Un tad es mēģināju šo visiem labi zināmo procesu nedaudz sadalīt, jo, protams, ir kaut kas, kas mums ir reglamentēts jau ar visiem normatīviem aktiem, kur it kā liekas, ka neko daudz mēs ietekmēt nevaram. Vairāk gan šis te process man būs tāda analīzīta, domājot par detālu plāniem, bet, protams, ka lielākā daļa tas ir uz jebkuru plānošanas dokumentu attiecināms. Tad tas, kas mums ir reglamentēts, ir uzsākšanas process, publiska apspriešana un šī apstiprināšana un pārsūdzēšana. Tur nu it kā lielas variācijas mēs pat nedrīkstam pieļaut, un tomēr varbūt. Bet tad ir šis nereglamentētais process, kā es viņu nosaucu, tas ir pašu priekšlikumu, ja projekta izstrāde. Un tur nu gan man jāsaka, jo tomēr ļoti daudz, kas būs atkarīgs no paša attīstītāja izpratnes par procesu un viņa vajadzību, no izstrādātāja pieredzes, un to, protams, ietekmē arī gada laiki, kā piemērs. Tad teorija un prakse, kā mums ir, es noteikti nelasīšu, es ceru, ka jūs visi redziet, kā tas iznāk pēc normatīvā regulējuma un cik tas ir ļoti bieži praksē. Jo ir lietas tātad, kas ir noteikts un kas nav noteikts, un te mēs varam viņus sākt skaitīt kopā. Vai mēs peldam pa upi, tā kā mūsu straumi nes, vai mēs mēģinam spirināties pretī un kaut ko darīt arī ātrāk. Uzsākšana laikam nav vēl tas trakākais. Tad ir izstrāde. Protams, varam mēs plānu uzzīmēt vienas dienas laikā vai nedēļas laikā, un attīstītājiem noteikti liekas, ko jūs tur 2 mēnešus darījāt un atnesāt man 3 lapiņas, vai ne? Bet, ir... To es skaļi neteikšu, cik paprasīju, bet ir kaut kādas lietas, kas ir faktiski ir jāizdara un ir vienkārši fiziski ir jāizdomā. Un šis ir faktiski pats būtiskākais projekta posms, kas mums, protams, nav reglamentēts, un tāpēc es rakstu, ka, protams, viņš ir tas praksē no 1 mēneša līdz varbūt pusgadam, varbūt reizēm vajadzīgs vairāk, jo tas ir tas reālais projektēšanas laiks. Jautājums, kad mēs viņu sākam, protams. Vai mēs sākam tā, ka mums ir visi institūcija papīri, un tad mēs sākam skatīties, vai mēs reāli jau to daram no pirmās tikšanās reizes ar attīstītāju. Tas, kas nav normatīvojos aktos, tas, ko es iekrāsoju nedaudz sarkanā, kad es ļoti ieteiktu visiem sākt runāt un apzināt sabiedrības viedokli tomēr pēc iespējas ātrāk jau šajā posmā, ka tas nav prasīts nevienā normatīvajā aktā. Bet ir jāizvērtē, kas tas ir pa projektu un cik daudz apkārtējās sabiedrības tas varētu interesēt. Tad ir atkal reglamentētais process, kur mums it kā no malas ir grūti ietekmēt, bet tas ir tas, par ko varētu ļoti padomāt pašvaldības, kā viņas to varētu veikt ātrāk. Jo priekš izstrādātāji tas ir savā ziņā tāds diezgan, it sevišķi tā lēmuma pieņemšana, tāds tukšais brīdis, ka vispār rokas ir vienkārši jāsliek uz galdu un nedaram neko. Tālāk ir pie šī slaida, es faktiski gribētu teikt, ka šobrīd lielākā neskaidrība ir ar administratīvo līgumu gatavošanu, jo faktiski nav īsti pateikts, kam šis līgums ir jāgatavo, jāiesniedz ar izstrādātājiem, taču izstrādātājiem īstenībā nav nekāds daļas gar šo līgumu, jo tur ir tas līgums jau ir starp attīstītāju un pašvaldību. Ja? Tas ir tāds aicinājums ministrijai šoreiz, ja? Ka tur īsti nav līdz galam izdomāts īstenībā. Kaut kā jau mēs praksē rīkojamies, bet jautājums atkal, cik formāli šie administratīvie līgumi ir un vai viņi kaut ko reāli dos nākotnē. Tātad šī apstiprināšana un spēkā stāšanās un pārsūdzēšana, pārsūdzības laiks ir arī detālu plānojumiem. Tas gan ir tikai 1 mēnesis, un tas varbūt uz kopējo procesu neko daudz atkal it kā neietekmē, bet, protams, pašvaldībās, kamēr apstiprina, arī zināms laiks paiet. Un tā tas izskatās kopā. Detālu plānojumu, tātad, manā praksē ir viens gadījums, kad bija pa 7 mēnešiem, bet tad skrēja visi.
attīstītājs, izstrādātājs, būvvaldē, deputāti. Jā, tad bija 7 mēneši, bet reāli tātad, redzat, bija tie īsākie periodi un bija garākie. Tātad, ja mēs kustamies ātri, ir 9 mēneši, ja ļaujamies straumē, ir 22 mēneši. Tā, tas sanāca, kas saskaitīja. Tad kas mums to ir ietekmējis? Kas mums pagarina vai kas mums varbūt saīsina to procesu? Es te uzliku tādas, kas man nāca prātā vairāk. Tiešām, kas tad var uzlabot to procesu un kas varbūt uz otro pusi. Es ceru, ka jūs paspējāt izlasīt. Es nepaspējāt. Jā, es noteikti gribu uzsvērt, ka izstrādātājiem ir jāsadarbojas ar pašvaldībām un ar institūcijām, ne tikai rakstiski, bet noteikti klātienē. Tas noteikti uzlabo procesu un jārunā ar sabiedrību. Un ja strādās kvalificēti speciālisti un komandā, katrs savu darbu izdarīs ātri un labi, un tas arī tad, kā mēs jau te ar dažiem kolēģiem saucam, nebūs soda apļi. Tātad atkārtotās apspriešanas, tad jau arī mēs tais termiņos iekļausimies. Un tad jau, protams, rodās šis te jautājums, vai mums apmierina šis process. To būtu jāatbild attīstītājiem, kas ir klāt. Vai pašvaldībām reāli interesē, cik ātri tad šis process notiek. Es šeit rakstiski nerakstīju, bet, diemžēl man jāatzīst, ka ļoti bieži rodās sajūta, ka daudzām pašvaldībām neinteresē, cik garš attīstītājiem šis process ir. Es jau redzu, ka dažs labs māja ar galvu, tad mēs tā kā esam pa vidu. Es gribētu teikt, ka, padomājiet to ekonomisko pusi, tam attīstītājiem tā katra diena, diemžēl, maksā. Tas, par ko mēs reizēm neaizdomājamies, savā zīmējam tos burbulīšus lielākus, mazākus plānojam. Tad ir tas jautājums, protams, vai attīstītājiem šis process ir vajadzīgs. Jā, grūti redzēt, bet tik skaists burbulis bija fonā. Es redzu šīs pozitīvās iezīmes, un tad es varbūt grūti izlasīt. Tad no mana viedokļa tie plusi, protams, ir, ka caur šo procesu mēs perfekti varam izzināt šo teritoriju un apzināties visus riskus. Kas nav tikai vides riski vai aplūšanas riski, kas liekas pirmais nāk galvā, bet jebkuri citi riski, kaut vai neganti kaimiņieni, arī tas ir risks mūsu procesam. Mēs varam realizēt šo dialogu, kas ir viens no svarīgākajiem, jo cilvēkiem izraisa bailes nezināmais. Kaimiņu tante teica, tur būs briesmas, tā tad jāskrien sūdzēties. Ja mēs būsim izstāstījuši, tad viss kārtībā, vai ne? Mēs zinām, kas būs. Ja? Un ir šis kompromiss risinājums, ka Edgara Bērziņa klasiskais teiciens, ka plānošana ir kompromiss, tā viņš vienkārši ir. Ja to kompromisu mēs neatrodam, tad tajos pārsūdzības mēnešos arī ministrijai tās atbildes jāraksta, vai ne? Vai ir iespējams optimizēt šo procesu? Es pat esmu optimists un vienmēr saku, jā, ir iespējams. Ja? Man ir arī labie piemēri, ko es gribēju uzrakstīt. Mēs ļoti liels cerības liekam uz Rīgas pilsētu, kas detāli plānojums ir devuši būvvaldei. Jo, atšķirībā no domas sēdēm, būvvaldes padomas sēdes ir katru nedēļu, nevis vienreiz mēnesī. Mēs ceram, ka Rīgā detāli plāni ies ātrāk. Piemēram, Babītas pašvaldība neskata vairs 10 deputātu komisijās, bet uzreiz uz domas sēdi. Jo, ko daudz lems detālplāns tāpat detalizē tikai teritorijas plānojumu. Un, protams, šī sadarbība ar pasūtītāju, ļoti daudz ko varam paveikt saulaicīgi un vienojoties par darbībām. Par kvalitāti. Es domāju, ka kvalitāte interesē visus, gan attīstītāju, gan pašvaldību. Un, protams, kad ja ir plānojums kvalitatīvs, tad tas tikai pozitīvi ietekmē procesu, jo arī tad nav šis soda aplis, nav pie institūcijām 10 reizes jāsteigā. Bet tas, protams, ir ļoti daudz saistīts ar speciālistiem, kas ir iesaistīti šajā projektā. Tas jau ir viennozīmīgi. Līdz ar to nobeigumā mans secinājums, ka process, lai ir garš, bet viņš tomēr ir vajadzīgs.
bet nepārspīlēsim ar šī procesa garumu. Paldies!